Labvakar, Linda. Tātad esmu veicis pilnu aprēķinu, tātad 3D vizualizāciju arī sagatavot ar visu nepieciešamo tātad komodīti ar 2 durtiņām augšā, apakšā, nezinu, kur bija, nebija norādīts, tāpēc es pēc saviem ieskatiem, tātad durtiņas augšpusē un apakšdaļā ir pilna izvilkuma atvilknes. Atvilknes dziļums ir 240 mm. Ar bremzi vadotnes būs melnas kājiņas, par cik arī drēbju skapim ir melnas kājas, tikai atšķirība šeit ir 150 mm, šeit ir 80 mm, bet par cik tas stāvēs vienā telpā, es pieļauju, ka tas ir priekšnams, tad arī tur varbūt varam ielikt tos pašus 150, es slēšu, ka tas jums robotiņam droši vien nepieciešams, tas, kas tās tīra. Tātad materiāls ar koksnes tekstūru, materiālu veidu varam pamainīt. Visur furnitūra tika izmantota Blum, tātad Blum pilna izvilkuma ar Blum Oceans, ja par bremzi, Blum vīras arī ar bremzi. Savukārt šeit arī 150 mm kājiņas, bīdāmās durvis, tajā pašā tonī, kā ir viss korpus. Ja nepieciešams, materiāls varam pamainīt. Augšā plaukts, un šeit man nav ievietots iekšpusē vizualizācijā, nav iekļauts drēbju pakarāmais bloks, bet tie bloki tur aptuveni no tādu kvalitatīvu bloku var nopirkt no 20 līdz 50 eiro, var viena vai pat divas likt, atkarībā tur kāds jums ir nepieciešams, kādi tur tie plāni ir. Var ielikt divus, bet, teiksim, ja kaut kādā daļā meiteli karim, tad apakšējā daļa vienalga būs izmantojama. Tātad skapis pēc jūsu dotajiem izmēriem, 30 dziļumā, un komoda arī iet kopā 30 dziļumā. Tālāk, kas mums vēl bija, un nebija apavu plauktiņš. Tātad, pat cik jums kopējais augstums ir 1,20 m, bet es varu, protams, ielikt arī tās augstās fasādes 1,20 m, bet, manuprāt, bija racionālāk izmantot to daļu un šeit augšā izveidot vēl vienu papildus plauktiņu. Vienīgā atšķirība jums prasītais dziļums bija 200 mm, bet faktiski man ir nepieciešams 230 minimālais apavu plauktu dziļumu, lai es varētu ielikt šādu mehānismu. Mehānisms ir ar 2 apavu plauktiem, un 3 šādu mehānismu. Pa cik visur ir, tātad šī ir ieliektā fasāde, un pa cik šeit savādāk fasādi nevar, teiksim, uzlikt to izmantot, tad arī es visās pārējās mēbeles arī izmantoju vienu to pašu stilu, tad visur ir ieliktā fasāde, un šeit tieši tāpatās. Un arī, kas attiec uz šejienu. Tagad, lai tās visu 3 mēbeles būtu vienotā stilā, tad arī visur izmantoju to fasāžu veidu, kā ieliktā fasāde. Materiāls vēl varam pamainīt. Šeit iespējams var taisīt arī, teiksim, kaut kādu melnu. Šīs sliedītes var melnas izmantot. Tātad vizualizācija ir uztaisīta. Šādi aptuveni tas izskatās. Bīdāmās durvis, augšā plauktiņš, 150 mm no lejas uz kājiņām un komoda. 2 atvilknes un 2 durtiņas. Bet, kā jau es minēju, es pēc saviem ieskatiem, pēc jūsu apraksta, vienkārši uz saviem ieskatiem izmantoju to vizuālo izskatu. Tā kā, ja kaut kas ir nepieciešams pamainīt, tad droši saka.